Baigs pie žusu, ne? Bišķi pakals veids arī. Nu, kāda tēma? Rauji un pagaidi. Uz ko tu sāc? Balansierīti. Četrnieks? Jā. Līdz būs klāt. Ir plakstā. Aha. Tā ir blīzka, ja? Jā. Kur meklēt? Krastā, dziļumā? Vakar bija krastā. Šodien varbūt vispār nebūs. Sakars. Jāmko. Ko, sākšu es arī ar balansierīšiem. Paņemšu bišķi mazāk Mārs ar četrniekiem. Es provēšu trešo izmēru. Lucky John klasika. Starp citu, Lucky John balansieri ražojās Latvijā. Es nevaru beigt priecāties par šito makskurīti. Diamond pērču. Rištīgi labi. Reku saliekās, cik kaut kādi 25 centimetri kastītē augšējā vākā der iekšā. Nenormāli viegli, nevajag nekādu spoli. Super jūtīgi viņi ir. Cena ar tur nepilni 17 eiro. Pagājuši gadu sāku viņu testēt un šogad jau man visi čomi prasa. Tu jau neesi čoms man. Kamēr tev nav šitā makšķeri. Bet zini cik labi? Bomba! Oh, ha! Kurš pirmais? Meistars! Vispār bez izspēles paņēma. Pirmais ziemas asaris. Oi! Ko? Pirmais. Bass smuks. Zini ko, vecīt, es tev apsveicu. Tu ies uz ūdens virsū. Vēl līdekai nav žors. O! Nu kas ir pusī? 2-0, 0. Davai. Jā. Gāja višā ūda, kamēr es atskrēju. Pagāju vēl. Vairs neiet. Mēģināsim. Nav. Tukšs. Bet bija tukšs. Uzkrāmies vēl apēt zivtiņu. Noēt zivtiņu. Pašuks. Atnācām apakaļ, tur, kur bijām no rīta. Ui, kas dusmīgs, posties. Kas pat... Balansieri, ja? Ja būs ritīgi nikni, tā kā mēs negaidīju. Video beidzās. Reizēm copētā gadās, kad gribās parādīt visu un gribās noķert daudz, bet ir dienas, kad zivs vienkārši neķerās un nevar parādīt neko. Patiesībā arī filmēt negribās. Bet, lai jūs nepaliekat bez pirmās ziemas makšķerēšanas epizodes, es esmu ieradies Salmo veikalā, pastāstīšu par dažām inventāra lietām un uztaisīsim konkursu beigās, tā kā skatieties tālāk.
pastāstīšu, kādi ir noteikumi, kas no jums laimēs foršu balvu. Ieteikums tiem, kas tikko sāk copēt, es atceros, ka es pirms 3 gadiem uzkāpu uz ledus un sveiciens Artūram Staugam, Mārim Cīlītim, kur man ievadīja šajā visā. Paldies jums, ka es arī ziemā tagad neesmu mājās pie meitas un sīvas. Nu, kā ir, tā ir, iepatikās baigi. Un tad man bija jautājums, ar ko tad sākt, kas vajadzīgs. Patiesībā man ziemas sākuma komplekts laikam es iztērēju kaut kādu 16 eiro. Tas ir makšķerīta aukla, kur pāris mānekļi. Tiešām ekonomiski līdz tam brīdim, kad tu sāc domāt jau, kā to darīt pareizi, kaste, urbis, kostīms, labi forši zābaki, ja? Tas viss ir svarīgi, bet tas nav vajadzīgs sākumā, lai pamēģinātu saprast, tas ir jums vai nav jums. Salmo 2. numura bļitkas ar šitām ķēdītēm, džeki. Tā ir zemledus makšķerēšanas leģenda. Šādas te lietiņas. Noteikti nekļūdīsieties. Bet vēl viena štele un lieta, mānekļu veids, tie ir balansieri. Pirmais ledus, ziemas sākums parasti, tādā klasiskajā zemledus makšķerēšanas izteiksmē nav mormiška, bet ir balansieri un bļitkas, kur mēs ejam, staigājam, meklējam asaru, viņš ir nosacīti aktīvs. Nu, ne tā kā man tagad bija tur, kur es braucu makšķerēt, ja? Bet ir bļitkas un balansieri. Un par balansieriem runājot. Interesants fakts, ko nezinu, droši vien 95% Latvijas makšķernieki, varbūt pat vairāk. Lucky John balansieri. Viss, ko jūs šeit redzat, ražojās, lejās, gatavojās, krāsojās, iepakojās šeit pat Latvijā, Salmo ražotnē, no A līdz Z viņi tiek salasīti pie mums. Made in Latvija. Tiem, kas tikko ir sākuši, vēl nezinu, ko pamēģināt, kā pamēģināt. Zinu, ka gribu noķert līdekli, zinu, ka gribu noķert asari. Ir šādi te gatavi setiņi. Te, pieņemsim, ir jāsaprot tikai viens vārds – perč, kas angliski nozīmē asaris. Kātiņš, spolīta, aukliņa un pat viens māneklīts. Viss, lai uzkāpt uz ledus un noķert sev pirmo asari. Predator seti jau būs tāds jaudīgāks komplekts, tas ir līdekai, bet arī ir principā visi kātiņš, spolīta, rekur pat balansierīts, ja? Virsū aukliņu. Šis ir tāds viens no populārākajiem variantiem balansieru komplektiņš, arī viss gatavs aukliņu, kātiņš, kāp virsū un mormiškai. Vēl viena forša lieta Salmo veikalos. Visu decembri ir uztaistīts tāds izdevīgo cenu komplekts tiem, kas grib sākt makšķerēt, tiem, kas makšķerē patiesībā arī. Kas te ir iekšā? Termoveļas, riktīgi siltas flīsa jakas, flīsa kostīmi un top kostīms ekstrīm, ar kur es arī patiesībā pats staigāju, kur jūs varbūt video redzēsiet. Pats siltākais no Norfina kostīmiem. Mīnus 30% atlaidi. Te ir ragaviņas, kastes, zābaki, telts, šie te paši komplektiņi, kuri mums ir konkursā. Bora šneki. Ziemā tas ir vispār, pamats. Termoveļa, lai būtu silti, lai būtu ērti un komfortabli. Kāpēc nevajag vilkt kaut kādas kokvilnas, vilnas, džemperis biezos, ja, tur, vai nezinu, zeķis arī tās pašas patiesībā arī labs stāsts. Tad, kad jūs sākat kustēties, ja jūs esat silti saģērbies, pat tad, ja ārā ir augsts, jūs sāksiet svīst. Tas mitrums, viņš no jums izdalās, un jautājums vai moments, uzdevums, ko risina termoveļa, ir šī te mitruma novadīšana, aizvadīšana, aizstumšana prom no jūsu ķermeni. Jo, paskatāmies, kas notiek ar roku, kad jūs viņu, pieņemsim, iebāžat ūdenī. Pirms tam it kā salā mīnus 10 grādi roka nesalst. Ieliekam māliņģi, izņemam ārā. Uzreiz jūtam augstumu. Tieši tas pats notiek tad, kad jūs svīstat, mitrums atdziest, jums kļūst drēgni, augsti. Termoveļa to mitrumu aizsūta prom, no jums tālāk. To dara pirmā kārta, ja, kas ir, teiksim, viņas tiešām uzdevums ir šo mitrumu aizsūtīt tālāk. Viņi nesilda pats par sevi. Siltumu viņi nesniedz. Tālāk ar to mitrumu cīnās otrais slānis.
arī dod tālāk uz kostīmu, bet jau silda. Iedod siltumu sajūtu, flīsītis, tāds foršs un viss. Un tas ir viss, kas ir vajadzīgs pie mūsu ziemām Latvijā. 2 termoveļas kārtas plus labs silts kostīms. Un jums būs patīkami, komfortabli staigāt un pārvietoties. Vēl man jāpiebilst, ka es esmu termoveļas vergs. Staigāju pa mājām vakaros, eju pastaigās ar suņiem. Jā, arī sievai esmu uzdāvinājis. Viņi dodās slēpot visur. Pastaigas pa mežu, medības, riteņbraukšana, celtniecība, kaut kādi dārza darbi pie mājas, visur var izmantot termoveļu. Norfinam ir diezgan liels sortiments, plašs. Es varbūt arī iemetīšu tādu bildīti, kur te jūs viņu kaut kuriem ir Jānis, man tagad paņems tā, ieliks man šajā malā, un viņš te būs brīvs. Tad es ielikšu tādu smuku rāmīti te. Tas ir špikarītis, kā pareizi ģērbt un kā izvēlēties termoveļus. Šajā pusē jūs redzat temperatūras, tādu tā kā skalu vai, teiksim, to, cik zemā temperatūrā jūs dodaties ārā. Un augšā ir aktivitāšu līmenis. Jo aktīvāk jūs plānojat kustēties, teiksim, makšķerēšanā to varētu, zemlētas makšķerēšanā to varētu sadalīt tā. Pasīvi jūs esat tad, kad jūs izurbiet 2 caurumus, uzceļat telti, sēžat uz kastes, visu dienu tur ir notupat. Vai arī copējat ar balansieriem un blitkām, izurbiet 70 līdz 100 āliņus dienā un pastāvīgi pārvietojaties. Ja? Tā ir tā aktivitātes skala. Un attiecīgi tad skatāmies, izvēlamies to, kas mums vajadzīgs. Tikai ņemam un paturam prātā to, ka pirmā termoveļas kārta nesilda, tāpēc optimālais variants ir 2. Tas ir par makšķerēšanu. Citiem varbūt pasākumiem tiešām pietiek ar 1. Reizēm cilvēki izvēlās un saprot, ka viņiem pietiek ar šo te 2. kārtu. Un tagad konkurss. 4 balvas, 4 laimīgie. Pavisam vienkārši noteikumi, 2 lietas, kas jums jāizdara. Pirmā lieta, jānoskatās šo te video visā garumā. Labi, 3 lietas būs. Jānoskatās video visā garumā. 2. Komentārā zem šī te video jāieraksta, kuru no šiem 4 komplektiem tieši tu gribētu saņemt. 3. lieta, jābūt šī kanāla YouTube Foreļpuikas sekotājiem. Un 4. lieta ir jādodās uz Facebooku un jāpiespiež pogu like Salmo Fishing Latvija lapai. Tad no 2 lietām sanāks 4, ja? Laikam jā. Tad jāieraksta komentārs, kur jūs gribat saņemt. Jāseko Foreļpuikām šeit YouTube'ā. Jānoskatās video obligāti, un 4. lieta ir jādodās uz Facebook, Salmo Fishing Latvija lapu, un jāuzspiež poga like viņu lapai. Neaizmirsīsim par drošību uz ledus, tīpaši tagad ziemas sākumā tas ledus stāvoklis ir kā kurā vietā. Kaut kur ledus ir staigājums, un citur ir pavisam nē. Šādi te veidi pīķi obligāti uz kaku vajā, lai varam, ja gadījumā sanāk ielūst, varam ierakties iekšā un tikt ārā. Kas vēl jāņem līdzi? Ledus cirtnis, verga, vergs sauciet kā gribat. Arī pie pirmā ledus sākumā, kad nesaprotam ledus stāvoklī, gan tam, lai pārbaudītu, gan arī, ja tas ledus ir, nav superbiezs, var ar viņu taisīt caurumus, nav vajadzīgs urbis līdzi. Kad 2 šādas te šteles noteikti. Par urbiem viens tāds foršs produktiņš, kas man super iepatikās. Šāds te šneks Rextor Zanderbolt, viņš ir no plasmasas. Pats, teiksim, korpus ir, šis te ir metāls, bet spirāle ir plastmasa. Un ko tas mums dod? Viņš ļoti viegls. Pagājuši gadu pastaigāja palūksni, principā viņu var vienā rokā mierīgi nesāt līdzi un nejūt, teiksim, tik daudz to svaru. Oriģināli jau nāk šāds te disks, tas ir, ja gadās kaut kas atskrūvējās un krīt iekšā, šneks nenogrims, varēsiet viņu dabūt ārā no ūdens, no āliņa. Un vēl te ir tāda lieta, šitāds maziņš nazītis vidū, tas ir centrējošais nazis. Tiem, kas urbi,
Kas zina, par ko es runāju, reizēm ir tā, tu noliec urbi uz ledus, kamēr tur sāc atrod viņu, teiksim, to vietu, kur viņš urpsies iekšā, viņš tur pagrozās, nu, īsāk sakot, grūti uzsākt. Tad centrējošais nazis, īpašais skrūpistoli, urbjot, tu viņu ieliec, iebāz, viņš tur tā kā turās, un tas ļauj urbt ar vienu roku. Vienkārši caurums iet iekšā un viss smuki urbjās. Tam, lai urbt vienu roku, vēl palīdz šis te disks, kas ir apakšā. Viņš kontrolē to urbja, teiksim, ātrumu, kādā viņš iet iekšā. Tu nevari viņu cauri izstumt, un tad tur, nu, respektīvi ļauj kontrolēt urpšanas ātrumu. Jā, šitāds te šneks, inčīgi. Mums viņš tagad te ir veikalā, es viņu redzu. Viņš ļoti labi tirgojās. Ja kādam gribās jaunu draugu, rekur būs. Tā kā Salmā mums atļauj darboties šajā te foršajā veikalā, tad neliela reklāma. Salmā ziemas auklām šobrīd ir -30% atlaidi. Es ar viņām darbojos, ķeru gan līdegas, gan asarus, gan arī raudiņus. Viss ir forši, atbilst diametriem, izturīgas. Un tiem, kas nav pamēģinājuši, patiesībā iesaku arī krāsainās auklas. Rekur te ir Elite sērijas Blackmaster un Redmaster auklas. Kad ir sniegs, tad var forši viņus redzēt un pamanīt. Nav nekāda lieka kustība, lai atrastu, kur jums tā aukla tagad ir un meklētu mormišku spīdīgo ledu. Iesaku. Nu, lūk, tāds mums sanāca video, forši vai neforši, par to liecinās jūsu īkšķīši. Paldies, ka pierakstījāties kanālam, paldies, ka piedalījāties konkursā. Piedalieties, noteikti, foršas balviņas. Un iesaku Salmā veikals. Kāpēc? Tāpēc, ka ziemas copē šeit ir viss. Garantēju. Cepures, cimdi, kostīmi, zeķes, zābaki, makšķerītes, visa veida mānekļi, visu drošībai, viss vienā vietā, lai arī tie, kas nav vēl nekad bijuši uz ledus, atnāk iepirktos un varētu noķert savu pirmo zīvi. Paldies, ka noskatījies un tiekamies nākamajā epizodē, kur gan noteikti būs zīves 100%. Čau!